Kā rūpēties par savu veselību, balstoties uz planētu pozīcijām, jeb astroloģiskā prognoze 2025. gadā veselībai? Šī gada ietekmējošie faktori atspoguļos iespējas un izaicinājumus katram zodiakam. Šis gads aicinās mūs rūpēties par līdzsvaru, attīstību un pašizaugsmi, ņemot vērā unikālo enerģiju, ko nes katra zīme. Ir svarīgi pievērst uzmanību gan emocionālajai, gan fiziskajai veselībai, kā arī meklēt harmoniju starp darbiem un atpūtu. Šogad mēs tiksim aicināti izvērtēt un izmantot savu iekšējo spēku, lai stātos pretī grūtībām, bet atcerēties tikmēr, ka laime slēpjas arī mazajās ikdienišķajās lietās un mirkļos. Kā katra zīme atšķirās ar savu īpašo enerģiju, tā arī katrs no mums spēj pielāgoties un rast ceļu uz personīgo laimi un līdzsvaru šajā gadā. Bet lasījums katrai zodiaka zīmei par veselības horoskopu šim gadam. Auns. Auniem būs svarīgi pievērst uzmanību adrenalīna līmeņiem un izvairīties no pārslodzes. Regulāras fiziskas aktivitātes un stresa vadība palīdzēs saglabāt labsajūtu. Vērsis. Vēršiem vajadzētu pievērst uzmanību hormonālajai veselībai un veselīgam uzturam. Relaksācijas metodes, piemēram, joga un meditācija, būs ļoti noderīgas. Dviņi. Dviņiem šajā gadā būs jāizvairās no pārlieku lielas intelektuālās slodzes, pievēršot uzmanību emocionālajam līdzsvaram. Regulāras miega un relaksācijas stundas ir būtiskas. Vēzis. Vēžiem vajadzēs rūpēties par kuņģa zarnu traktu un ūdens līdzsvaru. Zīdainim, veselīgai ādai un emocionālajam līdzsvaram būs svarīga holistiska pieeja visai veselībai kopumā. Lauva. Lauvām nepieciešams pievērst uzmanību sirds un asinsrites sistēmai. Fiziskas aktivitātes un sirds veselībai veltīti vingrinājumi būs īpaši noderīgi. Jaunava. Jaunavām būs svarīgi koncentrēties uz treniņiem un diētām un to līdzsvaru, īpaši ar skatu uz garīgo un emocionālo veselību. Svari. Svariem būs svarīgi veidot līdzsvaru starp darba un personīgo dzīvi, lai izvairītos no emocionāla izsīkuma. Regulāras fiziskas un relaksācijas tehnikas palīdzēs. Skorpions. Skorpioniem ir jāizvairās no intensīvas stresa situācijām darbā un jāievēro holistiska pieeja veselībai, ieskaitot pašizaugsmi un dziedināšanas metodas. Strēlnieks. Strēlniekiem vajadzēs pievērst uzmanību augšējā ķermeņa veselībai, pleciem, kaklam un plaušām. Regulāri elpošanas vingrinājumi un to prakses palīdzēs saglabāt līdzsvaru un labsajūtu. Mežāzis. Mežāzim būs jāmeklē līdzsvars starp enerģiju izdoto darba slodzē un starp atpūtu, jo fiziskā aktivitāte un ilgstošas brīvdienas palīdzēs atjaunot enerģiju. Ūdensvīrs. Ūdensvīriem vajadzēs koncentrēties uz nervu sistēmas veselību un dziļām, garīgām praksēm, lai saglabātu emocionālo līdzsvaru. Zivis. Zivīm būs jāpievērš uzmanība hormonālajām un garīgajām veselības problēmām. Atpūta, meditācija un ūdens terapijas būs ļoti noderīgas. Kopumā šajā gadā, balstoties uz astroloģiskajām prognozēm, vēlējos novēlēt katram no mums izturību, līdzsvaru un mieru. Lai plāni izdodās, sapņi piepildās un labsajūta ir prioritāte. Izmantojiet katras zīmes unikālo enerģiju, lai attīstītu sev un izvirzītu sev pozitīvus mērķus. Atcerieties, ka harmonija starp darbu, attiecībām un garīgo līdzsvaru ir veselības atslēga uz pilnvērtīgu dzīvi. Lai 2025. gads ir pilns ar izaugsmi un pozitīvām pārmaiņām. Ja vēlaties uzzināt vairāk par savu zodiaku, piesakies konsultācijai, spied like šim video, seko manam kanālam un uzzina aktuālo astroloģisko informāciju katru nedēļu. Uz tikšanos!